Sveicināti! Parunāsim es, Edvīns Puķe un es, Andris Petrovs. Sveiki! Sveicināti vēlreiz. Parunāsim par to, kas ir, kas varētu būt, ja būtu, un kurā brīdī mēs aizgājām ne pa to ceļu. Pat labāk mēs vērojam izrādes Nauda pēdējo cēlienu, kad viņu pārvērtīs iespējams, lietosim vārdu, lai mūs nesauc pie tiesas soli, par pārtikas un drēbju taloniem, kuri būs ierobežoti gan laikā, gan ģeogrāfiski, gan pēc cilvēka sociālā reitinga. Cik mēs esam lojāli un paklausīgi. Tas dīvainā kārtā paralēli notiek gan Austrālijā, gan Krievijas federācijā. Gatavojās Eiropa. Ar ko tas draud? Kā tu domā? Daži turās pretī arī, kad mēs, pārgājām Eirozonā, tomēr Polija, Zviedrija, Čehija, tomēr palika pie savas valūtas. Ar ko tas draud? Tas draud, protams, ar pilnīgu kontroli, ar šo te digitālo naudu un ar, protams, ar tādu kaut kādu verdzību. Jo es arī dzirdēju jau faktus no Eiropas Savienības puses, ka it kā bija kaut kāda runa, ka būs tas pieejamais daudzums, ka uz konta varēs būt 3000 eiro. Jau saka, kad varēs lietot 1000 un viss, kas ir virs 1000, jau draud ar tiesas lietām. Uz to mēs šobrīd ejam, jo šobrīd jau arī tiesāšanās notiek pat ļoti daudz ko. Un īpaši, ja mēs arī ņemam vērā, kad bija vienu brīdi cīņa ar vārdu brīvību. Arī tagad tas ir īpaši jūtams Facebook kanālā kaut vai. Un es domāju, ka te nekā laba nav. Protams, ja mēs neturēsimies tam pretī, ja mēs nemodīsimies un nepastāvēsim uz savu viedokli, jo tomēr tik arī liela valsts, kas netālu atrodas kā Polija, redz tomēr kaut ko. Jā, Polijas ģenerāla prokurors Zbigņevs Ziobro pat paziņoja, kad ir nosargāta finansiālā neatkarība. Es gan neesmu pārliecināts, vai tiešām tas tā būs, bet tas jau vieš kaut kādas cerības. Pie tam 15. oktobrī Polijā kopā ar Saimas vēlēšanām ir paredzēts referendums. Gan liela pozīcijas daļa, pārsvarā visa pozīcija, kas Saimā ir, turās pret tam un jau paziņojas, ka viņš būšot neleģitīms. Es gan nezinu, kādā ziņā. Un tur ir 4 jautājumi, es jums nolasīšu. Jautājums ir par valsts uzņēmumu privatizāciju, to, par ko mūsu pozīcija jau gatavojās noprivatizēt. Un, protams, priekš tam, lai pārdotu, kotēt biržā, tas jau, kotēt biržā, tas nozīmē, ka kurš ārzemnieks varēs nodrukāt eiro tugrikus un nopirkt visu, ko sirds tīko. Un, protams, kad daļu varētu iznīcināt, tāpat kā mūs iznīcināja praktiski visu ražošanu, jo priekš kam vajadzīgs konkurence, kad var pārdot. Pārdot par ko? Par parādiem, protams, jo mums jau, ja mēs neko neražojam, tad mums ir atkal jāaizņemās. Un ko nozīmē aizņemties atkal? Nodokļi ir tieši pakārtoti parāda lielumam, jo mums jau to naudiņu paģērēs, vairāk nav kur. Un tātad par privatizāciju, par pensijas vecuma celšanu. Es domāju, ka arī Latvijā cilvēki vienbalsīgi nobalsot pret šādu. Trešais jautājums ir par barjeras likvidēšanu uz Polijas un Baltkrievijas robežas. Pat labāk, kā zināms, ar šiem te militāriem notikumiem praktiski ir aizvērta arī mums robeža, nekas nekur nenotiek, labi, slikti, cilvēki to lems. Un par migrantu uzņemšanas no Āfrikas un tam līdzīgām dienvidu valstīm.
Šie 4 jautājumi būs pacelti referendumā. Kas traucē mums? Tagad nāk pašvaldību vēlēšanas, kad varētu, teiksim, to pašu Stambulas jautājumu, ko tagad bīda mūsu, kā saka, valdība. Un tas, kas notiek valdībā, tas jau pat nav smieklīgi, jo saskaitāmo mainīšana vietām, kā zināms, summu nemaina. Un tie paši, tā pati viena partija, tā kā PSRS laikā, viena partija sistēma praktiski, jo viena partija pārvalda praktiski visus varas instrumentus, gan pašvaldībā Rīgas, gan Saeimā. Ko var darīt? Tas ir tas sarežģītākais jautājums, jo, teiksim, mēs arī tā kā šie domājošie cilvēki, kas skatās uz to lietu savādāk, nevis tā kā atspoguļo oficiālie sabiedriskie mediji un valdība. Dezinformācijas mediji. Mēs arī esam tādā lielā burbulī iekšā. Un ja kāds to mums var pārliecināt vēl kādu cilvēku, akal tas varbūt aiziet kaut kur tālāk un tālāk, un kaut kā tādā veidā, tas kuģis ir jākustina, bet jāņem vērā to milzīgo cilvēku skaitu arī ārpus Rīgas, kas nezina, kas ir internets, nelieto internetu, veci cilvēki, kas arī tieši dzīvo no tā, ko viņiem pumpē iekšā, Latvijas televīzija, Latvijas radio, un tas nekas labs nav, izejot no šādas te lietas, ne? Un kaut kā to visu apņemt, tas ir ļoti, ļoti sarežģīts process, jo jāņem vērā arī lielais ierēģņu skaits, kas atbalsta šo te vienīgo politisko spēku, un atkal, protams, balsos pa viņiem, viņu ģimenes locekļi, draugi. Un tā tālāk, viss aiziet. Tāpēc tas no vienas puses tas skats nav īpaši labs, vai ne? Tā kā plus visa tā, ka arī tagad jau pie mums jau atklāti runā, ka vajag arvien vairāk atteikties no skaidrās naudas. Es to ļoti labi redzu arī izejot no bankomātu skaita, kur es esmu kādreiz ņēmis no naudiņu, ka tur to bankomātu vairs nav. Un arī tas viss vēl man biedē tieši, kad būs tikai pieejami tie lielveikalu produkti. Viss vienalga, vai tās būs bikses, vai krekli, vai maize, vai tomāti. Mums ir tomāti šodien, ka viņi būs visi vienādi. Un es nevarēšu nopirkt no zemnieka to īsto tomātu, man būs jāpērk tas lielveikalu tomāts, kuram, protams, ir pilnīgi cita atšķirīga kvalitāte. Un kas varētu būt, nezinu, vai varētu būt kaut kādi barterdarījumi, nezinu, vai kā tur pieņemsim, ka zemnieks ies pie zobārsta ar kartupeļu maisu, Ir vajadzīga sava mērvienība, savs kilogramas, savs centimetrs, sava naudiņa. Jo, ja tavs maks ir manā kabatā, tad es fīrēju, kā saku, tavu dzīvi. Un kur ir izēja? Izēja, kā vienmēr, ir turpat, kur bija ieeja. Kā mēs iegājām Eiropas Savienībā, jo es vienmēr teicu, ka nav sliktu un labu savienību, tādi mēdz būt slikti, mēdz būt noteikumi, uz kuriem šīs savienības tiek dibinātas. Un priekš kam ir vajadzīgas subsīdijas slēgtā Eiropas Savienība tirgu, ja viņš ir slēgts, ir ārējā robeža ekonomiskā. Un subsīdijas ir vajadzīgas tikai priekš tam, lai viņas būtu dažādas. Jo, ja holandietis saņem neskaitāmas reizes vairāk naudiņas par to pašu, teiksim, zemes gabalu un par to pašu produktu, ko viņš ražo, loģiski, ka mēs nevaram konkurēt. Tāpēc jau ir holandiešu un citu, kā saka, rietumu valstu pirmā ātruma Eiropas, jo mums tas pavisam oficiāli iedalīja otrajā ātrumā, lai mēs, ja pareizāk sakot, atpakaļgaitas ātrumā, jo mēs ejam atpakaļ, un to parāda brīnišķīgi šie te parādi, kas aug un aug. Un loģiski, kad tie, kas ir pat laban pie varas, tie saņem aizvien vairāk un vairāk, vairāk saņem arī mazāk var nopirkt, tāpat kā mēs, jo
tie saucamie palīdzības eiro tugriki, kas tiek piedrukāti, neizbēgami ved pie milzu inflācijas. To es jau teicu 2 gadu atpakaļ, vēl pirms visas Covid afēras sākuma. Un, ja ārsts, arī runājot par Covid, saņem no tā vairāk naudiņas, ja es ilgāk slimoju, tas ir absurds. Taču atveriet acis, viņam vajadzētu saņemt naudu no izārstātajiem pacientiem, nevis no tā, cik viņš ilgi tevi vai mani ārstē. Jo tagad jau es uzskatu, ka vispār šobrīd medicīna ir kļuvusi par ļoti bīstamu tādu struktūru, kas rūpējās nevis par cilvēka veselību, bet par cilvēka slimību tieši. Ja? Jo tu vairāk slimo, jo man vairāk ir naudas. Ja? Un tas ir viennozīmīgi. Un arī tu minēji par to aizņemšanos, un man patika, ka bija vienā Telegram kanālā aprēķināts, ka 8,6 miljardi, ko aizņēmusies valdība 1664 dienās, ja nekļūdos. Ja? Tad tas cipars, kas ir katru dienu ir aizņemti 5 miljoni. Ja? Es to visu pārēķināju, tiešām sanāca 5,1 miljonus. Katru dienu mēs esam aizņēmušies. Ja? Un es nezinu, cik tagad mēs maksājam procentos, bet pirms kaut kādiem pāris gadiem tas bija 1 miljons dienā bija tikai procenti, bez tā aizņēmuma, kas to dzēsa. Ja? Tad jau arī nav brīnums, ka mēs esam visos rādītājos praktiski pēdējā vietā. Ja? Štruns par tiem rādītājiem vēl, jo tagad celšot PVN uz 23, un tas jau ir tieši saistīts ar šo parādu. Jo budžetā naudiņas nav, no kurienes viņi var rasties, ir jālaupa vairāk. Un ja pie mums valsts vadītāji, vadoņi naudiņu saņem no budžeta, bet slimniekus mēs ārstējam no ziedojumiem. Būtu jābūt otrādi, kad, ja labs politiķis, viņam saziedos naudiņu, cilvēki noteikti nežēlos, bet slimniekus ārstēt no budžeta. Kā tas būtu, manuprāt, pareizi. Un vēl jau ir tagad, kur ņem naudu sodi. Ja? Tagad jau ir liela ņemšanās ar tiem attāluma fotoradariem, ja? Kur tagad jau tur ir pierādīts, ka tur kaut kas nesapast, tur uz tālien šosejas. Tas ir mūsu drošībai. Jā, un man patika viens tāds gadījums, apmēram, nezinu, pirms gadiem 10, varbūt 15, man bija saruna ar meistaro, ar Raimondu Paulu. Un viņš teica, iedomājies, kas tagad notiek, ka valdība jau paredz, cik tiks iekasēti no sodiem, no tiem, kas pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus. Ja gadījumā plāns netiks pildīts, tad tātad, ja es uz šosejas braucu līdz 90 km/h, tātad es esmu noziedznieks, jo no manis nav ienākumi valsts budžetā, vai ne? Tieši tā, tas noziedzis. Un tā sodu sistēma ir ne tikai uz ceļiem, kas saka, viņa visapkārt, un meklē jaunus veidus, kā mūs sodīt, proti iekasēt šo naudiņu, jo viņiem tā naudiņa vajadzīga parādā došanai un savām milzīgajām algām. Un tur neko nevar darīt, diemžēl, bet ir jāaudzē, ko mēs arī ar tevi tagad daram, šī te pamodušo cilvēku masa. Jo kādā veidā tika nozombēti pirmkārt sadalīta sabiedrība, latviski un krieviski runājošos un antivakseros un parvakseros un par migrantiem un pret migrantiem, par Stambulas konvenciju un pret viņiem. Un ir uzburts ārējais un iekšējais ienaidnieks. Un, protams, ka viena lamā vienus, otrus, nesaprotot, ka tas, kas mūs cērpi, tas tepatās sēž. Viņš nekur nav pār robežai, viņš šeit ir Saeimā. Un vēl noteikti tas, kad cilvēku var kontrolēt ar bailēm arī, ja? Jā. Tātad pēkšņi mums ir nāvējošs vīrus, ja? Tad mums ir karš, un tagad jau, kad ir kaut kāds trešais variants, jau parādījās jau tā saucamajās sazvērestības teorijās, tie jau tagad ir citplanētieši, ja? Ka tur jau tagad, tas ir nākamais solīts. Jā, ka jau tur Amerikā jau projicē
visādus šos te gaismas efektus debesīs, jā, un ka tagad nāk virsū, ja nezinu, kas tur labie vai sliktie. Ja, Bailes ir ļoti slikta motivācija, bet neviens labāku nav izdomājis. Jo tieši tādā veidā var vislabāk vadīt jebkuru ganāmpulku. Piedod, ka es tā mūsu nosaukšu, bet mēs esam šī te ganāmpulks, kurus tiek dažādi vadīts. Un jau mēs dzirdam, kad mēs esam pa daudz, kad mūsu masa, biomasa ir jāsamazina, un būtībā tas jau notiek 30 gadus. Mēs esam uz pusi mazāk. Un es neticu tiem cipariem, kas pat labam tiek minēti. Man dēls arī ir ārzemēs, bet viņš it kā skaitās šeit, un tādu ir tūkstošiem. Un kad es eju pa ielu, tumši logi. Viņi neekonomē elektrību, tur neviena nav. Zini, kad bija tautas skaitīšana pirms vairākiem gadiem, vairāk jau kā 10 gadi, es biju arī viens no tiem tautas skaitītājiem. Un tas, ko mums tur mācīja, kā jāuzvedās, ja, ka tur tagad visi, kas nepakļausies, tiks sodīti, vai tur nāks ar policiju, ar televīziju un filmēs un vēl kaut kas. Pilnīgi tā tautas skaitīšana, es uzskatu, ka bija pilnīgi garām, ja? Jo varēja būt visabsurdākās lietas, kad vienā dzīvoklī ir pierakstīti 20 cilvēki, ja? Citā mājoklī, teiksim, sieviete saka, vai, te jau es nejauši te ienācu, te nekā nav, te vispār, ja tur tā, bet es redzu, ka ir sunīts maziņš, un sunītim tur ir kādi 3-4 bļodiņas ar ēdienu, ja, tā tur nav nekāda nejaušā ienākšana, ja. Un tā visa, ka cilvēki slēpa to, ka viņi, negribēja reāli teikt patieso situāciju un tā. Un tāpēc tā tautas skaitīšana, man liekas, bija speciāli tā organizēta, lai mēs būtu tie 2 miljoni, lai varētu dabūt tās attiecīgi investīcijas no Eiropas Savienības kaut kādas tur ieguldījumus tur projektiem un vēl. Jo, ja būtu atkal līdz tiem 2 miljoniem, ja, tad tie cipari būtu daudz mazāki. Ja, un es uzskatu, ka tā arī tāda bija diezgan vērā ņemama afēra, par ko, starp citu, man liekas, tā īsti neviens nav runājis. Ja. Jo, cik es zinu, es nezinu, cik tur patiesības, bet izklausās, ka jā, kad mūsu varneši, kas tieši saņēma naudiņu, nezinu, bet nepilsoņi tika pieskaitīti pie uzņemtajiem bēgļiem, kur atkal kaut kādas Eiropas naudas tika ieskaitītas. Katrā ziņā afēras galā, un ir vajadzīgi, sociologi saka, ka ir vajadzīgi 7% līdz 10% pamodinātie. Jeb tie, kas sāk virzīties citā virzienā nekā mūsu velk, un jau ir cerība, kad mēs no šīs bedres tiekam laukā. Ir ļoti jācer uz to. Es pirms daudziem gadiem arī lasīju vienu tādu teoriju, ka tauta var izdzīvot, ja vismaz 1% saglabā kaut kādu skaidro saprātu, kas nepakļaujas šīm te, nezinu, kā viņi nosaukt, masu psihozēm, kaut kādām, ja tā šīm te bailēm tām pašām, jā, ar slimībām, kariem un nezinu, ko vēl. Jācer, ka tā nebūs mums tikai 1%, ja, bet ka būs cilvēki ar vien vairāk un vairāk modīsies, ja, jo tagad, tomēr to nozombēto skaits ir. Man kādreiz rādio pajautāja, kad saka, jūs tik pareizi, Puķis kungs, visu runājat, kāpēc jūs neievēl? Es atbildēju, vēl nav pietiekoši, piedodiet, sūdīgi. Man liekas, ka jau ir. Starp citu, es jautāju vienam polim, kāpēc es nevaru savākt uz piketu vairāk par 20 cilvēkiem, un jūs tur 1000 iziet ārā. Es saku, ļoti vienkārši. Mēs te taisamies palikt dzīvot. Polijā tikko atcēla uz pārtikas produktiem PVN vispār. Mums uz 23. Man tā jokojot jautājums, varbūt piesakam no rīta Polijai karu un vakarā padodamies. Jā, tas ir viena no tādām labām domām.
Jo mēs tāpat tās veikalā Polijas sābolus pērkam lētāk nekā Latvijas sābolus. Un man patika viena arī tāda neliels sižetiņš, ko es noskatījos internetā, kur Baķka Lukašenko ņem priekšā visus savus ministrus, tāpēc, ka viņš tieši ir uzzinājis to, ka Polijas augļi un dārzeņi Baltkrievijā ir vairāk pieejami un nopērkami lētāk nekā uz vietas audzētie. Ja? Un tad tur bija izteikti jau tādi pārmetumi, ka nedod Dievs viņš ies kādā veikalā un redzēs vēl, ka kāda importa prece, importa auglis dārzenis, kas aug arī Baltkrievijā, būs dārgākā cenā nekā pašmājās audzēt. Baķka varētu, tāpat kā mūsējā, varētu ļoti viegli izdarīt ar muitām. Tāpat kā Amerika aizsargā savu tirgu no lētām Indijas vai Ķīnas precēm ar muitām. Tas ir iespējams, palīdzot mūsu ražotājiem, nevis viņu iznīdējot ar nodokļiem un uzliekot muitas uz tiem produktiem, ko mēs varam izražot paši. Tieši tā, vairākus, starp citu, gadus arī rudenī lasot cēnas mežā, jā, ir redzams, ka ir iebraucis kaut kāds vieglais ar piekabi un ir izgāzt ābolu krava, jo viņam ir izdevīgāk ievest mežā, izgāzt, lai viņi tur sapūst, vai lai tur kāds alnis vai briedis apēd, nekā realizēt viņu. Tas ir pagaidām, jo tā kā privatizēs visus mežus, tad tu tā mežā vairs neies. Tā kā cerēsim, kad ies labāk un mostamies. Domājam, analizējam, mostamies. Paldies! Paldies!